ziņas noslēgums. Šodien notika intensīvas partiju konsultācijas par iespējamo jauno valdību. Sarunām dinamismu piešķīra Latvijas ceļu valdes vakardienas lēmums premjeramatam nominēt pašreizējo Rīgas mēru Andri Bērziņu. Šī kandidatūra jau paspējusi gūt negaidītu plašu atbalstu ne tikai no iespējamās koalīcijas partneru puses. Tagad savs vārds jāsaka valsts prezidentei. Galvaspilsētas mērs, kurš tikai vēl vakarā tika izvirzīts premjeramatam no savas partijas Latvijas ceļu puses, šobrīd kļūst par atslēgas figūru jaunās valdības veidošanas procesā. Andris Bērziņš jau no paša rīta izskatījās optimistisks un apņēmības pilns. Viņš uzskata, ka jautājumu būtību, vai un kāda varētu būt viņa valdība, var noskaidrot jau dažu dienu laikā līdz Lieldienu brīvdienām. Es domāju, ka nav ko vilkt īpaši garumā, ja to var izdarīt ātri. Ja to vispār var izdarīt, tad to vajag izdarīt ātri un pārliecinoši. Latvijas ceļš šodien vairākās divpusējās konsultācijās piedāvāja savu kandidātu ministra prezidenta amatam potenciāliem koalīcijas partneriem. Tautas partija, Jaunā partija un Tēvzemēm brīvībai LNK uzskata, ka varētu strādāt Bērziņu valdībā, un šobrīd ir skaidrs, ka eventuālā valdības koalīcija varētu sastāvēt tieši no šīm 4 partijām. Par personālijām, izņemot vienu pašu svarīgāko, pagaidām vēl netiek runāts. Līdz ar partiju pausto atbalstu iespējamību, ka Andrim Bērziņam darba kabinets Rīgas domē būs jāmaina pret augstā krēsla ministra kabinetā, kļūst ļoti reāli. Ir ļoti grūti ķerties jau pie ļoti konkrētas deklarācijas vai pie ļoti amatsadalījuma, ja faktiski ministra prezidenta kandidātam, ko pašlaik ir 4 partijas atbalstījuši, nav kā leģitīmā pamata stādīt šo valdību, tā kā mēs sagaidām nākošo soli no valsts prezidents. Un uz vairs Vīts Freibergs viedokli liekas nebūs ilgi jāgāda. Jau rīt paredzēts prezidents konsultācijas ar politiskajām partijām un tikšanās ar izvirzīto ministra prezidenta amata kandidātu Andri Bērziņu. Latvijā ieradies NATO ģenerālsekretāra padomnieks Kristofers Donelī. Viņam šodien tika pasniegta aizsardzības ministra goda zīme par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā. Kristofers Donelī uzskata, ka Latvija 10 gadu laikā savā attīstībā ir spērusi uz lielu soli uz priekšu. Turpina Gatis Suhoveckis. Kristofers Donelī ir NATO ģenerālsekretārs speciālais padomnieks centrālās un austruma Eiropas jautājumos. Latvijas attīstībai viņš seko līdzi jau 10 gadu. Šodien aizsardzības ministrs Ģirds Valdis Kristovskis Donelī pasniedz goda zīmi par ilgstošu personisko ieguldījumu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā. Latvija ir uzsākusi tās ceļu uz NATO. Latvija ir parādījusi labus sasniegumus un veiksmīgi piedalās NATO integrācijas procesā. Citiem vārdiem sakot, jūsu valsts iet pareizā virzienā un dara to veiksmīgi. Aizsardzības ministrs atzina, ka saruna ar Kristoferu Donelī bija precīza un mērķtiecīga. NATO ģenerālsekretāra padomnieks vēlējās uzzināt ministra vērtējumu pašreizējai situācijai. Mēs mēģinām paveikt vairāk šodien nekā vakar, un šāda tendence mums ir jāsaglabā. Protams, mēs redzam daudz arī ierobežojošu faktorus, kas mūs attur. Ministrs sacīja, ka bruņotajiem spēkiem ir pieredzes trūkums, labāk jāsagatavo personāls un efektīvāk jāizmanto līdzekļi. Latvijas apmeklējuma ietvaros Donelī šodien tikās arī ar ārlietu ministru Induli Bērziņu. Gatis Suhoveckis, Raits Valters, LNT. Martā 46,1% iedzīvotāji uzskata, ka Latvijas ekonomiskā situācija gadu laikā ir pasliktinājusies. Pretējās domās ir tikai 11,1% iedzīvotāju. Beigusies Saeimas ziemas sesija. Visaktīvākie 7. Saeimas debatētāji ir sociāldemokrāti. Parlamenta tribīnē Leons Bojārs kāpis 96 reizes, Imants Burvis 76, bet 75 reizes Egils Baldzēns. 25 parlamentārieši no tribīnas nav izteikušies nereizes. Līdz aprīļa sākumam privatizēta vairāk nekā 245 000, jeb 54% no valsts un pašvaldību dzīvojamā fondā esošiem dzīvokļiem. Līdz privatizācijas beigām varētu tikt privatizēti 70% dzīvokļu. Valsts institūcijās strādā gandrīz 42 000 darbinieku, no tiem 16% ir ierēģi vai ierēģu kandidāti. Visjaunākie ierēģi strādā Eiropas integrācijas birojā, vidējais vecums ir 25 gadi, bet vecāki ir aizsardzības ministrijā, vidējais vecums 44 gadi. Mīrs Zēns, kas vissmagāk bija saindējies ar Velna Rutku, pārējo 2 bērnu stāvoklis turpina uzlaboties. Pagājušās nedēļas nogalē Rīgā suņi sakoduši 2 tautas skaitītājus. Kopš tautas skaitīšanas sākuma no suņiem cietuši jau 10 skaitītāju. Ceļoties ūdens līmenim Daugavas augšicē, pie Daugavpils varētu aplūst zemākās pļavas un krūmi, prognozē sinoptiķi. Katastrofāla plūdi nesot gaidāmi.
Šogad meža ugunsgrēkos jau izdeguši vairāk nekā 8 hektāri meža. No 20. aprīļa paredzēts izsludināt ugunsbīstamības sezonu Latvijas mežos. Tas nozīmē, ka mežos būs aizliegts kurināt ugunskurs un tie nepārtraukti tiks novēroti. Iveta Augsne, LNT. 18. gadsimta beigās kāds Rīgas kalējs Avrams Kunce no degvīna ar dažādām zālītēm radīja balzāmu, kas kļuva slavens kā brīnumdzēriens. Tas bija pirmsākums joprojām nemirstīgajam Rīgas melnajam balzāmam, kura rašanās un dzīves gaita tagad ir apskatām izstādē, kuru šodien atklāja par godu dzimšanas dienai. Stāsta Dace Kaukule. Mencendorfinām pagrabā ir sakārtots daudz dažādu formu pudeles, arī gailīšu un vistiņu formā smērtrauku un medaļas. Viss šeit stāsts par lielākā Latvijas alkohola ražotāju uzņēmumu vēsturi. Latvijas balzāmam šogad paliek 100 gadi, tomēr izstādē aiz vitrīnām ir arī dažas pilnas pudeles. Tām jau ir pilnīgi tāda muzejiska vērtība, un es domāju, ka viņas ir tik ekskluzīvas, ka mums vienkārši būtu žēl viņas atvērt. Viens no pagraba kambariem ir veltīts melnajam balzāmam. Šeit ir apskatāms visas 24 šī dzēriena sastāvdaļas. Vecākais eksponāts ir no 18. gadsimta. Laila Kauliņa, kas uzņēmumā nostrādājusi 45 gadus, stāsta, ka balzāma receptūra, kas tika atjaunot 50. gados, tā arī nav mainījusies, lai gan reizēm vēsturiskais dzēriens varot garšot atšķirīgi. Viena partija no otras nedaudz atšķirās, jo kāpēc? Pat cik tur ieiet bēzu pumpuri, tur ieiet piparmētra, tur ieiet genciāna saknīte, tur ieiet aveņu mors. Un kāpēc es šos komponentus nosaucu? Jo avenīti vienreiz ir saldāk vienu gadu, otro gadu viņi ir varbūt skābāk mazlietiņās. Izstāde apskatām līdz 12. mājam. Dace Kaukule, Mikls Zirbuls, LNT. Silta un saulaina būs nākamā diennakts Latvijā. Naktī nokrišņi nav gaidām, bet vietām būs mīkla. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 1,6 grādi, Rīga apmēram 3 grādi. Dienā Latvijā palielināsies mākoņu daudzums un rietumu rajonos iespējams neliels lietus. Dienvidu austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 3,8 m/sekundē, gaisa temperatūra 13,17 grādi virs nulles, dienvidu rietumos līdz 20 grādiem, Rīgā apmēram 17 grādu silts. Meteoroloģiskā laika prognoze rīt ir otrā labvēlīgā. Bet tagad par laiku citur Eiropā. Tas arī šobrīd viss. Mēs tiksimies ar jums rīt. Visu labu!